SIA Bimil ir biotehnoloģija uzņēmums, kas nodarbojas ar jaunu, veselību veicinošu produktu izstrādi. Tas, ko mēs darām, ir izstrādājam jaunus produktus pārtikas nozarei, gan priekš lieliem pārtikas ražotājiem, gan arī produktus, ko ražojam mēs paši. Šā gada jūnijā mēs palaidām tirgu mūsu jauno produktu, kas ir unikāls ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Uzturu bagātinātāju Sinbutiri, kas veicina zarnu traktu darbību un uzlabo cilvēku pašsajūtu. Mūsdienās cilvēkiem ļoti bieži ir dažādas gremošanas sistēmas traucējumi, piemēram, vēdera pūšanās, cauries, aizcietējumi. Un bieži vien par iemeslu šīm problēmām ir izjaukt zarnu trakta baktēriju līdzsvars. Katrā no mums mīt miljardiem baktērijas, kuras mēs varam iedīt labajās un sliktajās. Un bieži vien šīs labās baktērijas ir novājinātas vai to ir pārāk maz. Tad šādos gadījumos tieši domāts Sinbutiri, ja viņš darbojas tāpatās kā vitamīni priekš cilvēkiem. Ja mēs zinām, ka mēs ēdam vitamīnus priekš savas veselības, tieši tāpatās ir nepieciešams dažādas aktīvās vielas, lai mūsu labās baktērijas arī justos labi. Sinbutiri satur divas galvenās sastāvdaļas, kas ir inulīns un buterāts, un abas šīs vielas mums būtu jāuzņem ar pārtiku. Bet tā kā mūsdienās cilvēki bieži vien neuzņem pietiekoši daudz svaigus dārzeņus vai augļus, kā arī pārāk maz dažādus raudzētus produktus, tad baktērijām pietrūkst šo aktīvo vielu. Inulīns ir polisaharīds, ko iegūst no dažādu augļu un dārzeņu saknēm, un viņš veicina to, ka labās baktērijas, bifidobaktērijas, normāli aug un vairojas zarnu traktā. Tāpat tās inulīns palīdz baktērijām piesaistīties pie zarnu trakta sieniņām. Buterāts savukārt dabā ir sastopams dažādos raudzētos produktos, piemēram, rūgušpienā vai skābos kāpostos, un buterāts savukārt ir enerģijas avots mūsu zarnu trakta sieniņu šūnām, kā arī samazina iekaisuma procesu zarnā, tādējādi normalizējot zarnu vidi. Sinbutiri ir unikāls ar to, ka atšķirībā no citiem līdzīgiem produktiem, kuri piedāvā dzert izžāvētas gatavas baktērijas, ar domu, ka viņas iedzīvosies mūsu zarnu traktā, mūsu līdzeklis stimulē tieši mūsos jau esošo labo baktēriju augšanu, jo katrā no mums ir tās labās baktērijas, bet varbūt viņas novārgušas. Līdz ar to mēs neievedam jaunas baktērijas, bet stiprinām tās, kas mūsos jau mīt iekšā. Ir novērots, ka pēc lielākiem svētkiem cilvēkiem ir dažādas problēmas ar gremošanu un tiek bieži apmeklēta aptieka, prasot dažādus preparātus. Sinbutīrs ir pārtikas piedeva, kuru var lietot, lai uzlabotu zarnu trakta mikrofloru. Sinbutīru iesakām lietot it sevišķi cilvēkiem ar kairināto zarnu traktu simptomu, kas ir saistīts ar pastiprinātu gāzu veidošanos, pie aizcietējumiem, pie disbakteriozes un citiem nepatīkamiem simptomiem. Tāpat tās to var plaši izlietot arī profilaksei, lai uzlabotu gremošanas sistēmas darbību. Protams, tāpat tās, ka daudzas citas dabiskas vielas, šīs nav brīnumzāles pret visām kaitēm, bet tie cilvēki, kuriem šis līdzeklis ir palīdzējis, mums par prieku iesaka to arī saviem tuviniekiem un draugiem. Sinbutiri sastāvā esošās vielas ir dabiskas, un tas mums būtu jāuzņem ar dabisku uzturu. Tieši tāpēc arī Sinbutiri kapsulām ir tāds specifisks aromāts, kas atgādinās siera vai rūgušpiena smaržu, tieši tāpēc, ka tā ir dabiska izcelsme. Nešķīst kuņģa skābajā vidē, bet sadalās tikai tālāk zarnu traktā. Tieši tāpēc ir svarīgi, lai produkts netiktu ņemts ārā no kapsulām, savādāk tas var būtiski ietekmēt to, kā viņš pēc tam zarnu traktā darbojās. Sinbutiri lietošanai rekomendē Latvijas diētas ārstu asociācija, uz ko norāda arī zīmīta vērtīgs produkts uz Sinbutiri iepakojumu.